Reizi 2 gados Izglītības un zinātnes ministrija pasniedz balvas par izcilu veikumu darbā ar jaunatni. Rītdien svinīgā sarīkojumā apbalvojumus dažādās nominācijās saņems 8 laureāti no Latvijas novadiem. Par jaunietim draudzīgāko pašvaldību šogad atzīts Madonas novads. 20% no visiem vairāk nekā 27 000 Madonas novada iedzīvotāju ir bērni un jaunieši līdz 25 gadiem. Vairāk nekā puse pašvaldības budžeta līdzekļu tiek novirzīti tieši izglītībai, tostarp interešu izglītībai un jauniešu lietām. Daudzos pagastos darbojas brīvā laika pavadīšanas centri, veiksmīgi pieteiktu projektu rezultātā gūts finansējums virknei aktivitāšu. Taču galvenais šo pasākumu mērķis ir piesaistīt jauniešus savai dzimtajai vietai, radīt lepnumu par savu pilsētu vai pagastu. Visas šīs brīvā laika aktivitātes, kas ir Madonas novadā, gan jaunatnes darbs, kas ir saistīts un kas ir iekļauts jaunatnes stratēģijā, ko apstiprinājusi Madonas novada pašvaldība, ir vērsts uz to, lai jaunietis, kas beidzis studēt Rīgā vai kaut kur citur Eiropā, atgrieztos Madonas novadā un šeit liktu lietā savas zināšanas. Gunta Strode ir novada jauniešu domes vadītāja. Par sniegtu atbalstu projektu īstenošanā viņa tad arī pieteica savu pašvaldību nozīmīgajai balvai. Šogad norisinājās projektiņš, Eiropas Savienības apmaiņas projekts, ko organizēja Ilona Lakša, Different Way Youth Opportunity, 4 sadarbības valstis, un tad notika tēma uzņēmē darbība. Un tad, protams, bija ļoti liels nepieciešamība, lai Madona atbalsta pašvaldību līdzfinansējumu. Lūk, un šo projektu mēs uzrakstījām, un viņi atbalstīja. Un tikai tad bija mūsu paša darbība, jo Madona jau bija teikusi jā. Tad jau tikai mūsu pašu iniciatīva un viss gāja uz priekšu. Uzzinot par balvas piešķiršanu, jaunieši pat nešķiet pārsteigti. Es domāju arī, ka Madona ir jauniešiem draudzīga pilsēta, tāpēc, ka Madonā ir daudz dažādas iespējas, kā jauniešiem radoši izpausties. Mums ir šīs bērnu jauniešu centrs, kur mēs varam apmeklēt dažādas pulciņas un pavadīt savu brīvo laiku. Mums ir vairākas skolas Madonā, kur var labi izmācīties. Tāpat ir Madonas pirmā vidusskola un ģimnāzija. Un otrā vidusskola. Un tās, kuras es zinu, man liekas, nav vairāk, es nezinu nevienu. Bet mākslas skola, muzikas skola vēl, jā. Mareks līdztekus mācībām valsts ģimnāzijām labprāt nododas savam hobijam filmēšanai. Visiem mums tomēr vajadzētu kaut ko darīt un arī attīstīt savas prasmes un dažādus hobijus, piemēram. Jā. Kā tu pats jūties? Vai tev pašam ir, kur attīstīt tās savas prasmes? Pašlaik pašam pats es laikam neiesaistos ļoti daudz šādās aktivitātēs, kur varbūt tieši tiek sponsorētas, bet es zinu ļoti daudz cilvēkus, gan manas klases biedrus, gan vienkārši pazīstamus, kam noteikti noderēs šādas iespējas. Jeļenai ir tikai nedaudz pāri 20 un uz Madonu jauniete atnākusi no Daugavpils. Šeit atradusi darbu iemīļotajā profesijā un ikdienā strādā ar jauniešiem. Man ir darbs, un man ir darbs ar jauniešiem. Pat es nostājos viņu vidū un nemaz neatšķiros no viņiem. Tāpēc es jūtos labi, man ir jautri, man ir ko darīt. Katru dienu es redzu gan pašas maziņos, gan vidējā vecumā, gan arī lielākus, kas man pēc tam ir. Ja, neesmu atstumta. Es nāku uz koncertiem, es eju uz pasākumiem, es zinu, kas notiek. Lielākā daļa skolēnu šobrīd vairāk domā par studijām un profesijas apgūšanu, mazāk par to, kur apmetīsies uz patstāvīgu dzīvi. Taču varbūt tieši atmiņas par saturīgi piepildītu skolas laiku būs tās, kas vedinās atpakaļ uz savu dzimto pusi.